Mācos Riebiņu vidusskolā 3. klasē. Šodien es jums pastāstīšu pasaku, kurai nosaukums ir visnoderīgākā lieta. Vienam ķēniņam bijušas 3 meitas. Ķēniņš visas mīlējis, bet it sevišķi jaunāko. Māsas par to bijušas skaudīgas un sacījušas: viņa tak nekādu sevišķu labumu tev nav izdarījusi, bet kāpēc viņš to vairāk mīļo? Ķēniņš, lai parādītu iemeslu, uzdevis visām meitām kaut ko pastrādāt un pasniegt viņam, ko viņas domā par visderīgāko. Vecākā pasniegusi zelta valdības zizli, jo tas ķēniņam esot visnoderīgākais. Vidēji dārgu izšūtu kreklu. Nākusi arī ķēniņa jaunākā meita un uz koka šķīvja pasniegusi sāli. Ķēniņš sadusmojies un izdzina viņu no savas mājas. Viņa noderusi pie viena ķēniņa par pavāru un varījusi tik garšīgus ēdienus, ka ķēniņš viņu ļoti ieredzējis. Reiz pie ķēniņa bijušas viesības, un atnācis arī tas ķēniņš, kura meita te bijusi par pavāru. Kad visi apsēdušies pie galda, pavāra iemususi savam tēvam viņa gardāko ēdienu. Tas sācis ēst, bet tad pielicis no krēsla un kliedzis: kas tā par bulšanu, tas ēdiens pavisam bez sāls, lai atnāk pati ēdiena vārītāja. Ķēniņa meita ienākusi, nostājusies savam tēvam pretī un teikusi: vai tu, tēvs, man vairs neatceries, kad teici, ka ķēniņam sāls neder un izdzini mani no savas pajumtes? Tagad tu redzi, ka sāls arī tev noderīga. Ķēniņš pazini savu meitu, visu atcerējies, apkampis to un lūdzis piedāšanu. Ķēniņa meita pārģērbusies un no dzīves turpinājušās līdz 2. dienai. Katrs brauca uz savu pili priecīgi. No tās reizes ķēniņš savu jaunāko meitu mīlējis vēl vairāk. Mēs ar manu draudzeni Līgu arī esam kā māsas. Kādā dienā mēs izgājām ārā, bija piesniedzis daudz sniega, un Līga ieraudzīja lielu kupenu un gribēja tajā ielikt, bet lecot kupenā, Līga atšita roku pret akmeni un salauza. Kā jūs domājat, akmeni vai roku? Protams, ka roku. Tika izsaukta ātrā palīdzība, Līgai roku ielika ģipsī un palaida mājās. Viss beidzās labi. Viens salauž kaulus, cits saplēš traukus. Kāpēc trauki plīst uz laimi? Jo tos vairs nevajag mazgāt. Paldies, ka klausījāties!